Labvakar visiem! Ļoti prieks atkal ar jums tikties. Tiešām tādā skaistā, ziemīgā un jau tāda ļoti lielā svētku noskaņojumā. Bet, protams, šī ziema un augstums nāk ar saviem pārsteigumiem. Un tieši šodien par to, kas, man šķiet, ka šobrīd ir ļoti aktuāls, par elpošanas sistēmu, par elpošanas sistēmas tādām saslimšanām un kā tad ar to tikt galā. Un šodien mums ir ļoti liels prieks, jo ar mums kopā būs ne tikai mēs paši un vēl citi daži nutriciologi, bet arī mūsu ļoti cienējamā ārste Sandra Kalniņa. Tā kā lai mums izdodas, lai jums ir noderīgi un lai visi esam tiešām veseli un uzzinām, kā tad mēs varam noturēt to veselību. Par elpošanas sistēmu vispār kā tādu, es teikšu tā, ka tā, man liekas, ir, laikam pat pati svarīgākā sistēma, kas var noturēt mūsu organismu pie dzīvības, jo, kā jūs paši ziniet, cik tā mēs varam bez tās elpas izturēt. Ja? Tā kā elpošanas sistēma ir viena no pirmām orgānu sistēmām, kas ir svarīgs ikvienai cilvēka šūniņai, un lai viss tiktu apgādāts gan ar skābeklīti, lai tas viss nonāk līdz katrai mūsu organismu šūnai. Bet, ja mēs runājam par šo saslimšanu, par šīm saslimšanām un par dažādiem iemesliem, kāpēc tad mēs slimojam. Un, protams, nevienam nav noslēpums, ārā grādi ir mīnusi, mitrums mainās, lielāks, mazāks, līdz ar to arī mūsu imunitāte var vājināties, nespēja veikt savu funkciju, jo ir temperatūras maiņas, ir mitruma maiņas, ir siltuma dažādas maiņas, tad mēs nosalstam. Tad atkal mums var būt pa karstu, un tas viss tomēr nedaudz traucē mūsu normālajai organisma darbībai. Ļoti daudz dara ļaunumu, stress, neskatoties kādi laika apstākļi, bet tas ir, es saku, mūsu gadsimta laikam tāda problēma, jo, kas klausījušies iepriekšējos zūmus, visi zina, ka stress izdala dažādus, stresa ietekme izdalās dažādi šie hormoni, kas skābina organismu, un imunitāte spēj darboties, un vispār lielāko daļu visi procesi organismā tikai vidē, kas ir sārmaina. Tāpēc centīsimies baudīt šo skaisto laiku, šo skaisto dabu, svaigo gaisu, kas ir ļoti vajadzīgs mūsu elpošanas sistēmai, lai viņi saglabātu savu svarīgo funkciju un lai mēs būtu sārmaini un arī mazāk slimotu. Bet es gribu sākumā pieskarties tādai mazai lietiņai, kas ir visbiežāk sastopama, un tās ir iesnas. Vispār, kā mēs pamanām, ka mēs esam kaut ko tur saistībā ar elpošanas ceļiem noķēruši? Protams, ir manāms kaut kas tur sakņudināt degunā, šķaudīšana, kaut kāda tur kņudināšana kaklā, ja jau kaut kādi lielāki simptomi saslimšanas, tad jau iesnas sāk parādīties, jau kaklas sāpes, arī lielāka krēpu izdalīšanās, ja klepus. Tas viss liecina par to, ka mūsu organismai nonācis kaut kāds patogēnais mikroorganisms, un līdz ar to organismam ar to jātiek galā. Bet jūs pat iedomāties nevarat, cik daudz viņš jau ir ticis galā ar tik daudz dažādiem šiem patogēniem mikroorganismiem ikdienā, kad jūs pat nemanat. Jūsu organisms ir tik pašregulējoša sistēma, kas tiešām pati spēj izdarīt ļoti daudz ko, ja mēs viņai netraucējam, ja radām atbilstošus apstākļus, lai viņi spētu darboties, ja mēs radām šo sārmaino vidi organismā, bet ja šis līdzsvars zūd, tad rodas šie simptomi, kad jau uz to saslimšanu. Un es gribētu bišķi pieskarties iesnām, jo man liekas, ka tās ir tādas visbiežākā saslimšana, kas varētu būt. Vairāk jums noteikti pastāstīs daktrīte vēlāk, bet tas ir tas, ar ko, man liekas, ikdienā saskarās ik viens vecāks, jo bērnu dārzā vai skolā, un tās iesnas iet uz urā, ja? Tā kā mūsu deguns un deguna bļotādiņa un viss ir radīta tāpēc, lai pasargātu mūs no dažādiem šiem patogēniem mikroorganismiem. Gan no augstā gaisa, gan arī no pārlieku, varbūt karstā gaisa, kas ir vasarā, ja? Bet, ja šī bļotādiņa tiek traucēta, līdz ar to ir vieta ieparināties dažādiem mikroorganismiem. Un tad, kad
tas notiek, tad, visbiežāk ir tā, kad rodas iesnas, tad viņas varētu būt sākumā tādas caurspīdīgas un tādas tekošas, ja? Tas nozīmē, kad organismai nonācis kāds, ir sākusies infekcija, un tas noteikti ir no vīrusa. Bet pēc dažām dienām, kāpēc parādās tādas zaļganas, tādas strutainas iesnas liekas, ja? Tad jau ir klāt pievienojusies šī bakteriālā infekcija, un tas jau, kā ziniet, atkal, kuri klausījušies iepriekšējos dūmus, kad ļoti visi šie patogēnie mikroorganismi ātri attīstās, tāpēc ļoti svarīgi, ko mēs darām uzreiz uz sitiena, un vislielākā aizsardzība ir profilakse, ar ko arī mēs nodarbojamies. Tāpēc arī zinu, ka mēs maz slimojam, vai arī, ja slimojam, tad tādu mazu laiciņu slimojam, jo organisms ļoti ātri atkal ir uz šī līdzsvara, kad viņš spēj nolīdzvaroties un imunitāte normāli darbojās, un visi tie patogēni mikroorganismi no organisma tiek izvadīti ārā. Es to daru kaut vai arī ar šo te tēju, ko es tagad daru. Padalīšos ingvers, citrons, man patīk sagriezt klāt arī ķiploku, un es to visiem biezumiem visu arī izdzeru, protams, arī medutiņš, mans iecienītais arī čili pipariņš. Ja te kāds audzēkņu vecāks ir arī, tad zina, kad es pat kafiju dzeru čili pipariem, ja. Girt, varbūt pastāsti tu tagad, kāda ir tava pirmā aizsardzība? Man noteikti jūti mājās nākot tējas koks, kas man ir visās malās, kas nepatīk ne vīrusiem, ne baktērijām, ne senītēm, nevienam. Tāpēc arī man viss ir appūst ar tējas koku un arī zem deguna sasmērēts, lai nekas man klāt nemaz nenāk. Kā tu to dari? Jā, labs vakars visiem. Pirmkārt, milzīgs prieks redzēt ir gudrs cilvēkus, kuri meklē ceļu, kā tad uzturēt sev veselību un to uzlabot šajā nevisai vieglajā, maigi sakot, laikā, kad ir temperatūras un apkārt tik daudz viss, kas, tā teikt, neierasts klejot. Skaitā arī nepavisam labas informācijas avoti. Vienkārši, ja mēs domājam par sevi, ja es pēkšņi, es par sevi tagad par konkrēti, tad es domāju tādās divās kategorijās, kā es varētu pasargāt sevi no ārpuses un ko no iekšpuses es varētu likt jau kaut kādiem procesiem varbūt pretī, vai arī sagatavoties, lai nekas no ārpuses liekas neienāk. Tad no ārpuses noteikti mēs izmantojam gan Solveti, gan es, ir tejas koka eļļa, viņa, teiksim, 30 piles uz 100 ml ūdens un tādā smidzināmā pudelītē esam ielējuši. Mums tā ir vienmēr līdzi un apsmidzinām kaut vai pirms veikala apmeklējuma sev, pēc veikala apmeklējuma, ja, vai, teiksim, darbā pirms sapulces, pēc sapulces vai rokas sev apsmidzinām. Tas ir kā mini dezinfekcijas līdzeklis. Katrs var izvēlēties savu šo tādu ārējo dezinfekciju, bet tas ir viens no veidiem. Otrs veids mums ir latviešiem arī dabas veikalos pieejami dažādi vīraki, un ir arī tādi, kurus, teiksim, kvēpinot, viņi ir antibakteriāli, teiksim, pretvīrus un tā tālāk. Jūs paprasiet veikalos. Ļoti labi strādā, īpaši mēs pārliecinājāmies iepriekšējos 2 gados. Tā ir tā ārējā aizsardzība. Tad mēs varam arī zemdeguntiņu pasmērēt sev dažādas šīs ēteriskās eļļas, kuras nav pārlieku spēcīgas, ja, kuras neietekmētu sev, teiksim, gļotādas nesāktu kairināt. Un ko iekšēji, neviens nav atcēlis, teiksim, veco labo ķiploku, piemēram, ja viņi var neaizmirstam, ja neviens nav atcēlis zāļu uzlējumus, ja, teiksim, man šeit ir sarkanais āboliņš, ir arī, teiksim, uz elpošanas ceļiem, ir spainis ar medu pie kājām stāv, tātad liepu ziedu tēja, piemēram, ņemam talkā, es visi ņemu talkā, ko es varu atrast sev par rokai. Un tā skaitā mums ir arī tādi dabas produkti, kāda ir, teiksim, labākie pasaulē, viena no spēcīgākajiem arī, teiksim, kā antibiotiķi, vai tas ir skudrupkoks, vai tā ir arī lakricas sakne, kas sekmē limfas apriti organismā. Un tādējādi, saslēdzot to visu kopumā, man ir tāds aizsardzības pasākumu kopums, ko katru dienu es veicu, gan kā tējas, gan ārēji aizsargājos, un tā izdodas izturēt. Bet kāpēc, teiksim, mums tā elpošanas sistēma ir svarīga? To es palūkšu dakterītē, mums tā vienkārši varbūt atkārtot, jo patiesībā kā ir, ja tu sāc piedomāt, cik tā elpošana ir svarīga,
Tad tu atceries arī, pēc stundas es taču varu 3 reizes dziļāk ievilkt telpu, tā, lai izkustinātu visu. Ja mēs to darām 15 līdz 14 līdz 16 reizes, varbūt minūtē šī telpa ir normālos apstākļos, ja? 7-8 litri gaisa mums iziet cauri plaušņām, bet tas taču ir tik ļoti svarīgi, iedomājamies, ja bez tā, daudz dzīvības process, ja vispār dzīvības, es saprotu, ka nav bez elpošanas. Pareizi, Sandrīna, es domāju. Tieši tā, kur tad mēs ņemtu skābekli. Ja cilvēks bez skābekļa var nodzīvot tikai dažas minūtes, un pēc tam, ja šūnām, it sevišķi madzeņu šūnām, nepienāk skābeklis, cilvēks vienkārši aiziet postā. Viņa vairs nav, jā. Bet būtībā elpošanas sistēmas uzbūve ļoti vienkārši. No gramošanas sistēmas, jā. Tas ir vienkārši sākumā deguna formā, 2 ejas, kuras sasilda gaisu un mehāniski attīra no kaut kādiem tādiem rupjākiem, varbūt piemaisījumiem. Ļotādai jābūt mitrai. Ja cilvēkam ir savs deguns, tad, ziniet, tas jau ir pirmais solis uz kaut kādu problēmu noteikti, jā. Tad tālāk nāk elpošanas sistēmas sadaļas, kas jau ir balsene, rīkle, tālāk aiziet vidējais, jā, balsene, un sadalās uz abām pusēm, uz plaušām bronhi. Tas ir vienkārši caurulīts, pa kurieni mūsu organismā nokļūst skābeklis. Plaušās tas viss sadalās ļoti, ļoti smalkos vadiņos, ja tā varētu teikt, un plaušas sastāv no sīkiem gaisa pūslīšiem, ko sauc par alveolām, kur arī notiek tā gāzu apmaiņa. No organisma tiek savākta ogliskābā gāze, un viņas vietā asinsritē aiziet skābeklis. Un skābeklis ir tas, kas nodrošina principā cilvēka dzīvību. Nav skābekļa, kaut kur tā vietiņa tad arī nomirst, jā. Tā ka ir ļoti, ļoti svarīgi to visu uzturēt kārtībā, lai vispār cilvēks varētu dzīvot, jā. Un noteikti profilakse ir vienkāršāka, ērtāka, lētāka nekā jau tālāk ārstēšana kaut kāda. Jā, jo tu jau ģirti izstāstīji savu tādu kompleksu pasākumus. Ja tas ieiet par sistēmu, tas nav grūti, jā. Kaut vai, nezinu, 1 reizi dienā, 3 reizes dienā veikt dziļu elpošanu. Ir jāiemācās elpot nevis tā, ka cilājas krūšu kurvis, jā, bet ir jāelpo ar diafragmu. Ir jācilājas vēderam. Krūšu kurvim praktiski jāpaliek vietā. Es domāju, ka dziedātāji to ļoti labi zina, jā. Pavērojiet kādreiz arī, kas nav dziedātājs, lielos profesionālos dziedātājs. Nav obligāti jābūt operā, jā, redzam, paskatieties, pavērojiet viņus. Viņiem krūšu kurvis necilājās tā kā armoņiks, tā kā plēšas, jā. Praktiski krūšu kurvis gandrīz ir uz vietas, un mēs domājam, kā viņi dabūna to lielo balsi, to lielo plaušu. Ar muskulatūru, bet tā ir diafragma, tā ir vēdera muskulatūra. Vismaz mēģinām kaut cik pietuvināties, jo ar to notiek labāka gāzu apmaiņa plaušās. Viņas vairāk atverās un ir vairāk skābekļu, līdz ar to dzīvība kā tāda, jā. Sārmaina vide, viennozīmīgi, jā. Aiz psiholoģijas, aiz domāšanas veida, ka mēs gribam būt veseli, tas noteikti ir nākamais solis, ka ir jānodrošina sārmaina vide organismā, lai šūnām ir tā vide, kas ir nepieciešama viņu normālajam darbam, jā. Un tad lietot tās lietas, kas palīdz tai elpošanai būt, tādai plašākai, dziļākai, foršākai varbūt, jā. Visi tie līdzekļi, ko Ģirta minēja, ko Solvita arī minēja, noteikti, jā. Gribu pieminēt, ka ļoti labi šī vēsajā laikā, ja jūs esat nosaluši, atceraties, vajag izkarsēties. Ja nav iespēja ieiet karstā vannā, tad ieliet dažus litrus ūdens bļodā un pieliet tur kaut ko foršu, es domāju, ir katram iespēja. Noteikti, jā. Un ziema ir tas periods, kad ir ļoti noderīgi taukainie, eļļainie produkti. Jo viens, ka viņi dod spēku, viņi dod enerģiju, jo saules mums šai laikā ir maz, kas dod mums enerģiju. Tāpēc izmantojam labos taukainos, eļļainos produktus. Nepavēlti viens ļoti slavens gastroenterologs ir teicis, ka speķītim nav nevainas, jā, tad tās ir tauku vielas, kas palīdz organismam vieglāk strādāt, jo, lai plaušām alveolas
nesaplaktu, tur, kur notiek tā skābekļa un ogliskābās gāzes apmaiņa, viņām ir jābūt pārklātām ar tādu plēvīti, kura neļauj viņām salipt. Un mūsu produkti arī tā skaitā lecitīns ir viens no tiem, kas palīdz plaušām labāk elpot, ne tikai nervu sistēmai. Nu, tā īsumā ģirt apmēram. Sandriņa, vai es varu vienu lietu varbūt pajautāt par to, kad daudzi cilvēki, un sevišķi es zinu pat, ka tādas jaunās māmiņas vai topošās māmiņas ēd beztauku produktus. Tieši tu jau tikko minēji, jā, bet cik tas ir svarīgi un cik tas ir svarīgi arī bērna attīstībai un turpmākai bērna veselībai, jā, un ikviena cilvēka veselībai, jā. Tas ir tieši tas, ko tu teici, ja, ka tos taukus vajag tieši visām gan alveoliņām, ja, ne tikai nervu sistēmai, ja, bet visām alveolām, visu, lai normāli varētu vispār bērns piedzimstot ievilkt gaisu. Jā, nu, ja cilvēkam ir tikai praktiski 3 avoti, kur ņemt enerģiju. Tā ir saules enerģija, kāpēc arī dienvidos tie cilvēki ir tādi, kā saka, žipparīgāki, jastrāki, ilgāk nekā mēs. Mums pusgadu ir pelēks laiks, teiksim, jā. Tāpēc arī ēdienkarte ziemeļu tautām ir citāda nekā ir dienvidu tautām. Kaut gan arī dienvidu tautas ēd diezgan trekums ēdienus. Diezgan, jā. Viņi neviens neēd beztauku kaut kādus jogurtus, beztauku biespienus, ja, gaļa, ja tiek gatavot, viņi tiek normāli sagatavota vai zivis arī, ja, bet jālieto kvalitatīvi produkti. Noteikti jābūt ir vai nu labi tauki, jāstarpci no dzīvnieku taukiem arī nevajag baidīties, it īpaši, teiksim, putnu tauki, jā, zosis pīles vai jēra tauki, un, protams, arī olīveļa, jā. Beztauku diēta, nu tas ir, nu kā visiem spiež uz vienu pogu tikai, uz lieko svaru, jā. Bet tas nāk ar ļoti bīstamām sekām, daudzām sistēmām. Ja šodien mēs runājam par elpošanu, tad ir elpošanai, jā. Nervu sistēmai, ja nav tauki, tad nav enerģijas, jā. Ko es teicu par enerģiju, ja, tātad saule, tauki, un trešais avots ir, ja cilvēks nelieto šos pirmos 2, nu nav viņam vienkārši, ja tu taukvielu, saules jau tā nav, tad tie ir saldumi, tas, kas dod ātro enerģiju. Un saldumi, kā zinām, ka tas noteikti nav ceļš pie veselības, ja. Tā ir skāba vide, un tas ir risks uz daudzām saslimšanām, ja. Nav runa šeit tikai par cukuru diabētu. Un tās taukvielas ir vajadzīgas nervu sistēmas darbam, elpošanai, un arī tam, kas regulē visu organismu darbību, tā ir hormonu bāze. Hormoni tiek veidoti uz tauku pamata. Ja šo līdzsvaru nojauc, jā, nu tā var būt arī katastrofa, jo es domāju, ka varbūt kāds arī dzirdējis tos gadījumus pasaulē, kas arī šogad bija viens ļoti skāruši gadījums, kad vegāne, arī svaigādāja viņa vienkārši nomira, jo ārsti viņu vairs nespēja glābt. Ja? Viena šī iemesla pēc nebija organismam vairs resursu, ar ko strādāt. Jā, viņa bija tieva, viņa bija slaida, bet bez veselības viņa palika, un arī bez dzīvības, diemžēl. Tas ir ļoti, ļoti nopietni. Ļoti. Jā, tā sauciņa. Paldies. Jā, man ir viens tāds tā kā jautājums, un reizē arī komentārs. Neredz saka, ka dzīvokļos, teiksim, tās centrāla apkurs, kas ir īpaši daudz dzīvokļu mājās, ja, kad šis gaiss, kad tu ieej iekšā tajā dzīvoklī, nu viņš ir, nekāds, praktiski. Jeb, īsāk sakot, tajā gaisā ir samazināts mitruma daudzums. Kā tas ietekmē mums, teiksim, veselību, teiksim, tavā izpratnē, Sandra? Nu, šodien mūsu tēma elpošanas ceļa ļoti tiešā veidā ģirt, jā, jo tās deguna gļotāda pirmām kārtām, viņa ir mitra, jā, normāla mitra. Un ja viņa ir sausa, viņa paliek tā kā pergaments, un viņa vairs nepild savas aizsargu funkcijas. Nespēja atturēt organismu ne no putekļiem, ne arī no kaut kādiem vīrusiem vai baktērijām. Viņai jābūt mitrai. Ja gaisā nav mitruma, nu kur tas deguns to visu ņems, jā, un kaut kā mēs tur to degunā ūdeni ievadīt arī speciāli nevaram. Viņš jau galvā tā ir caurulīt, viņš jau vienkārši aiztecēs projām. Nu ir gaisam jābūt savai kvalitātei. Obligāti, jā. Jāmitrina gaiss ir dzīvokļos. Starp citu, arī privāti mājās. Diemžēl tas arī jau ir vērojams, ja, kad cilvēki
privātu mājā arī vēlas staigāt šortos un plikām kājām tā kā vasarā, visi nopakots, ventilācijas nav. Ja, grādus jau mēs visur varam uzkurināt, bet jābūt ventilācijai ir obligāti. Jā. Paldies. Paldies, jā, Sandriņ. Un varbūt var pateikt, ko te mēs tur varam saķert? Labi, tur bišķīts nosalstam, labi, imunitāte mazāk, bet kas tad tur var mūsos tur nonākt un kas tad ir? Varbūt tā mūsu aizsarga reakcija tad kāda, ja? Ko tu vari pateikt tiešām, ko tad mēs tagad saķeram? Saķeram visvairāk noteikti vīrusus. Noteikti. Viņi klejo apkārt, viņiem ir entās mutācijas. Es domāju, viņiem līdz neviens zinātnieks pat nespēja izskriet, kādi varianti viņiem tikai parādās vieniem, otriem, trešiem un es nezinu, cik pat vīrusiem, jā. Pirmā organisma aizsarga reakcija jau būs šķaudīšana, jā, jo šķaudīšana nav slimība, šķaudīšana ir veselības pazīme manā skatījumā, jā, jo, ja šķauda, tad saprot, ka deguns strādā, viņš cenšas to vīrusu izgrūst laukā no cilvēka organisma. Nākamais solis, par ko tu sākumā jau minēji, iesnas, jā. Dievdēļ nevajag viņas kaut kā apkarot, ar viņām cīnīties. Ir jāpriecājas, ka organisms strādā un ar tām iesnām tur jau ir leikocīti, viņi cenšas ar visām gļotām pastiprināt, kas uzreiz rodās, jā. Grūst visu slikto laukā, tā ka, lai tas deguns tek, pūš tikai laukā un, protams, iet palīgā, lai vairāk tas viss spētu tīrīties, jā. Pirmais ir vīrusi, un tagad ir, pat jau tāds, oktobrī bija viens tāds vilnis, un apmēram pāris nedēļas ir tā, ka slimo uz nebēdu cilvēki. Tepat nav vērts iedziļināties tiešām kāds vīrus, ja, jo pandēmija mums ir beigusies, un visi ar visiem vīrusiem, ja nav galēji slikti, visi cilvēki iet uz darbu, un ir spiesti iet uz darbu, starp citu. Tieši šodien arī bija saskara ar to, ka tev temperatūra nav, kas tad tev tur ir drusciņi, kaut kāds krekšķis, ja? Kas tad mēs te pieauguši cilvēks mājās sēdēsim, ja? Nav jau mazs bērns, ir jāiet uz darbu, un viss, ja? Un tā tie vīrusi, viņi turpina cirkulēt, vienkārši, no cilvēka pie cilvēka, ja? Un ja ir kaut kāds varbūt netik stiprs cilvēks, vienmēr mums kāda baktērija iekšā dzīvo. Streptokoks ir nākamais izplatītākais variants, ja? Un viņi var piekombinēties klāt, ja cilvēks nespēja uzreiz tikt galā ar to vīrusu. Un tad jau ir tās zaļās iesnas, ko tu teici, ka jau tādas biezas, nesmukas paliek, tad jau zini, ka tur ir baktērija klāt noteikti. Un tad jau ir, stiprāk jāstrādā, lai atgūtu to veselību, ja? Lai neietu dziļumā. Jā, un te jau ir tas, ko tur minēja laikam, ka tiešām ir jārīkojas uzreiz. Jā, nekavējoties, viņi attīstās ļoti, ļoti ātri. Vīrusi un vēl jau vairāk pēc tam baktērijas, jā? Jā, viņi ģeometriskā progresijā vīrusi. Ja cilvēks, teiksim, no rīta sajūt, ka kaut kas īsti tur nav labi, vai tur kaut kas degunā kļudinās, jā, kā minēja, vai kaklā, vai vienalga, es zinu, galva tāda, tāda neskaidra, saprot, ka zogās vīrusu klāt, jā, tad par rokai uzreiz ir jābūt produktiem, ko iedzert, lai viņš neizplatītos tālāk, jā. Kamēr vakarā tiks mājās, tas jau ir pavēlu. Tas jau ir ielaists variants, jā. Jānēsā šajos laikos līdz, tā kā arī Ģirds minēja, ka jums ir teisko keļa, pūšu sev kaut kur virsū, vai tur vēl kaut kāds, jā, te eteriskās eļas, un tāpat arī paņem tos produktus līdzi, kuri aptur vīrusu darbību, jā, lai ir tā sārmainā vide. Tas ir uzreiz jādara, līdz ko sajūt. Jā, un mēs jau esam bieži arī pieminējuši tieši tos, kā tu teici, tā pirmā palīdzība ir tā radīt atbilstošu vidu, lai imunitāte spēj darboties. Tad tas ir, protams, tā sārmainā vide, pietiekošā daudzumā ūdens. Ja tu varbūt var parādīt tos pirmos divus, kas ir vispār pirmā palīdzība, korālīti mūsu ar H500, tu daudz no jums jau viņu zini, un atkārtosim vēlreiz, ka gan man tas ir, ja Sandrīna, gan tev laikam arī vienmēr, tas ir pirmais, kur tādā diezgan stipri, siltā veidā, ko mēs iedzeram, kas palīdz sasārmināt organismu, līdz ar to arī imunitāte uzreiz veids funkciju. Ja? Korāla maina, ko mēs liekam ūdentiņā, un arī H500.
teikšu tā, tiešām unikāla tāda salikums, jā, jo tas ir praktiski citreiz pat pietiek tikai ar šiem te un pāris reizes pa dienu iedzert tādā koncentrētā veidā, un organisms jau ir ticis galā ar šīm, nu, ka pirmās pazīmes, ko mēs jutām, viņas jau ir pārgājušas, un organisms ir pats ticis galā, mēs viņam esam nedaudz palīdzējuši. Bet, Sandrija, ko tu teici tikko par tiem visiem pretvirusu produktiem? Evitiņa, es gribu lūgt, varbūt tev ir kas, nu, varbūt jautājums Sandriņai arī, jā? Bet varbūt tu vari pastāstīt par to, kas tad ir tie pretvirusu produkti. Nu, pats varbūt minimums. Ko tu ieteiktu? Sveicināti visiem. Sveika, Sandra. Prieks tevi redzēt. Un patiesībā es uzreiz varbūt pastāstīšu, kas man vienmēr ir mājās. Man vienmēr mājās ir skudru koka miza. Es bez viņas nekā. Es strādāju izglītības iestādē, kur man iet simtiem bērnu apkārt, jā. Un kā Sandra teica, kad ir viņu ļoti daudz, gan tie vīrusi, gan baktērijas, un es esmu tajā vidē. Arī aizejot uz veikalu, es jau jūtu, ka, nu, tā kā spiež nedaudz galvu, tā kā kaut kas kņudina, ja, un līdz ar to es zinu, ka man kaut kas organismam ir jāpiepalīdz, un es tomēr izvēlēšos kaut ko, nu, no dabas, un tāpēc man patīk skudru koka miza, ka šī te miza tiešām, kāpēc tāds nosaukums ir, tāpēc, kad šim kokam zaru dobumos dzīvo skudras, un tā ir dabīgā antibiotika. Peru Meksikas iedzīvotāji jau sen viņu zina, un tas viņiem ir tautā palīdzējis jau ļoti daudzus gadus. Un man palīdz arī, es viņu lietoju tādos gadījumos, ka es jau jūtu, ka imunitātei ir grūti, jau sāk justies kakls, kas sāk sāpēt, varbūt kaut kas ar iesnām jau, tad es zinu. Un vēl, kur es viņu izmantoju, viņš nav tikai elfceļiem, bet arī dažādiem iekaisumiem organismā, kā piemēram, ja ir kaut kādi urīnceļu iekaisumi, ja, vai arī locītavās, tad, ja man pa rokai ir skudru koka miza, tad es viņu droši lietoju. Es ļoti jūtu, ka man arī imunitāte uzlabojas, līdz ar to viņš, nu, imunmodulējošs efekts, viņam ir, man ļoti tas patīk, un arī pret sēnītēm. Ja ir kaut kādas kandidas sēnītes mums sievietēm, un ne tikai, tad man ļoti tas ir nācis talkā. Tā kā, es nezinu, un vēl bērniem viņu var lietot. Es domāju, nu, kur vēl labāks par šo produktu? Nu, tas cilvēks, kas iepazīst šo skudru koku mizu, vienmēr zina, jautā, un viņš nekad neielēj šo te problēmu. Un kas vēl grib pieminēt, man ir arī kolodālais sudrabs. Un sudrabs, es nezinu, kā var būt produktam tik plašs spektrs. Jā, šo te produktu es gan ārēji lietoju tādā veidā, kad es, kā ģirts tejas kokeļu, tad es arī kolodālo sudrabu pasmidzinu. Viņš ir, kā jau mēs zinām, sudrabs. Kādreiz lika arī ūdenī šīs te karotes, sudraba karotes, jā, tad viņš ir antibakteriāls, jā. Un, ja ir kaut kādas elpceļu problēmas, kakls stāp, arī viņu var pūst kaklā, un arī degunu. Jā, ja degunā ir te pilns, tad arī es pilinu degunā ar pipetīti, un arī austiņās, tad jāpilina abās ausīs, ja sāp ir, un arī, ja konjuktīts, tad actiņās ir kaut kāds iekaisums, tad ļoti, ļoti labs. Tāpēc es saku, nu, kaut kā no dabas dots, tad ir, man liekas, jāizmanto. Un vēl arī lakricas sakni. Es nezinu, ja nav lakricas sakne mājās un ir kaut kāda problēma, tad man ir zvans jebkuram draugam, vai klausies, vai tev ir, jā, jo lakricas sakne, viņa ir tik efektīva tādā veidā, kad, ja mums ir audzot problēmas un mums grūti atklapot, ja, tātad šīs te atklapojušas efekts un arī šīs te kreipes uzreiz, viņš tā kā paliek tāds irdens un tīrās laukā. Un es arī viņu izmantoju, ja es vēlos, piemēram, attīrīt arī limfātisko sistēmu, arī ļoti spēcīgs, ļoti labs lakricas saknes lietoju arī tējā un pieberu arī klāt skudru koka mizu. Un šādas tējas, ja ir problēmas, tad es dzeru vismaz 3 reizes dienā, man ļoti, ļoti palīdz. Nu tā, tas tā, ko es noteikti. Nu, ja to zinu, Sandra Kalniņa, man to ir arī ieteikusi. Jā, paldies, Evitiņa. Sandriņa, ko tu arī saki, ko tu vari ieteikt par šiem produktiņiem vēl kaut ko? Nē, visu to labāko, jo, piemēram, lakrica, jā, tā kā bērnībā man bija tā laime pēdiņās ļoti daudz slimot, jā. Tā, kad es biju maza, tad, piedošana, gripa bija ļoti nikna un ļoti nejauka, jā.
Tas bija šausmas, ko tikai visu vajadzēja dzert, jā. Un kopš tiem laikiem man ir lakrices, tad ilgus laiks nebija lietojusi, bet tad, kad nokļuvu atkal pie šiem dabas produktiem tuvāk, es domāju, nu, kur man tā garša tik pazīstama, jā? Jo arī tā, kad strādāju pa pediatru, lakrica sakne ir tas augs, kuru vienmēr lika klāt sīrupos, kas bija kā saldinātājs sīrupam, bet reizē arī pret iekaisuma, jā, līdzeklis. Sen zinām, tūkstošiem gadu zināma lieta, ja? Tā ir pārbaudīta vērtība. Tā kāpēc mums izgudrot atkal riteni pa jaunam, ja mums jau to senči ir iedevuši, jāņem un jāizmanto vienkārši visas lielās gudrības. Tāpat kā arī par sudrabiņu. Ja? Jāsauties. Sandrīna, kā ir tieši pa lakarcu? Viņi jau, cik es zinu, arī atjauno kuņģis gļotādu. Nu, viņi Palīdz arī daudziem daudz. iekaisumiem, jā. Viņi nevis atjauno gļotādu kā tieši, bet viņi mazina iekaisumu gremošanas sistēmā. Izcili strādā, izcili, jā. Gan elpošanai, gan arī priekš gremošanas, jā. Tā ir. Un kolodēlais sudrabiņš arī pēc cik tur tiem 100 dažādu patogēnu mikroorganismiem, jā? Jā, Kas jā. aizliedz viņiem attīstīties vienkārši. Nu, vienīgais, jā, ja jau cilvēkam ir, teiksim, plašāks klāsts produktu, tad šeit vienojam noteikti klāt, jā, C vitamīnu. Jo šīs 3 lietiņās tā C vitamīna nav, bet tad, ja ir kaut kas, vai nu vīrus zogās klāt, vai viņš jau ir, tad ir C vitamīns jālieto daudz, vismaz 3 grami dienā. Tas ir vismaz. Tas ir pa 1 gramam 3 reizes sadalīt. Noteikti tad vajag, jā. Nu, un tad, protams, var arī pārējās lietas vienot klāt, kas ir imunitāti stiprinošās, jā. Kaut vai kaķenaks, kas arī strādā pret baktērijām, bet jau ir imunitāti stiprinošais. Ir taču mums jaunpiens, jā, kolostrum, brīnišķīga lieta, ko var izmantot gan pieaugušie, gan bērni. Attiecīgi savam vecumam tad arī devas pielāgojam, jā. Nu, tie ir tomēr tie pamatprodukti, pirmie 3, ko rādīja, jā, nu, kuriem ir jābūt mājās, un ja esam ārpus mājas un tādā nevisai patīkamā vidē, kur vīrusi ir riņķī un apkārt ir, visur mums, jā, tad ņemam šos produktus līdzi, lai uzreiz, tā, kad ir vajadzība, arī to, ko tu minēji, arī H500, jā, man pašai kādreiz, ja nav man iespēja uztaisīt siltu dzērienu, kaut kur braucu, piemēram, es vienkārši tad metu kapsulas mutē un dzeru ūdeni virsū, jā. Varbūt ne tik ātri, bet tomēr viņš iedarbosies un palīdzēs apstādināt vīrusu. Būs tā sārmainā vide. Jā, un kolodēls sudrabiņš viens no tiem produktiem, ko tiešām var lietot uz dažādām gļotādām, jā? Jā, Tas jā, ir nu tā kā... aktiņa, deguns, kā Evitiņa stāstīja, arī austiņā drīkst pildīt. Jā. Nu, jā. Paldies. Jā. Un gribu vēl vienīgais piemetināt, ka šīs situācijās, ka jūtat, ka nāk virsū kaut kāda saslimšana, nav jāizraujās ar ēšanu. Ir jātaupa organisma resursi, arī attiecās uz bērniem, jo parasti vecāki, nu, paēdi kaut ko, tev būs vairāk spēka. Tieši otrādi, nevajag ēst. Ja gribas, tad kaut ko minimāli, kaut ko vieglu, bet ir jāsako, protams, tam, lai būtu šķidrums. Ir jādzer. Ir jādzer ūdens sārmains un, protams, arī zāļu tējas, jā. Tas ir bagāts arī ar C vitamīnu. Un ko tu, Sandriņa, par to saki? Nu, man bērns neko neēd, kas slim, un es viņam tikai cepumiņu, nu, vismaz to viņš apēd. Ko tu par to saki? Es saku, šausmas, fuj, tas ir, jā. Es tikko par retiem laikiem noskatījos vienu sižetu, tur bija stāsts par ģimenes ārstu, par praksi, jā. Laikam bija bērnu pieņemšanas diena, un katram bērnam pēc vizītes ārsts uzcienāja bērnus ar končām. Man gribējās pa nagiem sist, teikšu godīgi, ja. Nu kā to kaut ko tādu var darīt? Nu vienkārši, nedrīkst, jā. Nu jāmaina tā domāšana. Ja cilvēks ir slims, viņš taupa savus resursus un netērē vienkārši gremošanai, arī ne tam cepumiņam. Ja jums bērns jau uzprasa paēst, tas ir cits stāsts, jā, tad jā. Bet tad arī labāk viņam uztaisīt sviestmaizīti, nevis cepumiņu iedot.
Tas būs daudz Tieši tā, veselīgāk. paldies, gribējās no tavas mutes to dzirdēt, lai varbūt ieklausās, jā. Un, starp citu, mums ir ļoti labi paveicies, jo mūsu konča vietā var būt garšīgā mūsu papāja, kas ir fermentiņš, un tas ir Jā. ikvienam vecumam, ikvienam cilvēkam, lielam, mazam bērnam, un tas būs tik garšīgi un noderīgi un veselīgi. Paldies, Andrija. Ģert, es gribu lūgt tev, es zinu, ka tev tāds, maz stāstiņš, bet tieši par skudrukoku, kas tur tik īpaši ir? Varbūt tu vari pateikt vēl vairāk. Es zinu, ka tu viņu arī... Jā, Evita iepriekš minēja, ka viņš ir jau izsenis atzīts. Un tāpēc, teiksim, vietējie viņu sauc par dievišķo koku. Kāpēc viņš tāds dievišķs ir? Tāpēc, kad uz viņa neaug sēnes. Bet, ja reiz sēnes pat uz viņa nespēja augt, tad ir līdzīgi, viņš arī mūsu organismā ienākot, viņš to vidi var palīdzēt uzturēt tādu, ka sēnītē viņai ir grūtāk. Teiksim, tur vairošanās process ar tiem aktīvām vielām kaut kā nomāc un tā tālāk, ja, bet palīdz tieši mazināt šo te visu patogēnu darbību. Un līdzīgi kā sudrabs, ja, ar tādām dabiskām aktīvām vielām, viņš spēj nomākt šos te patogēnus visādus nevajadzīgos. Un patiesībā, kas ir pamēģinājis skudrukoku, es pat tā nezinu, kurš no viņa būtu atteicies. Patiesībā es tā pēc sevis. Pēc garšas viņš ir tāds tā kā rūgtens, ja, bet tev pēc tam, kad tu esi pakožļājis viņu mutē, man, piemēram, tas patīk, ja, tu pēc tam ir labas sajūtas. Viņš, teiksim, tu jūti, kad viņš strādā un viņš tur savu darbu mutes dobumā izdara, bet ja reiz viņš mutes dobumā tu viņu sajūti, tad mēs no tādiem fizioloģijas likumiem zinām, kad viņš jau ir arī organisms šķidrumo šīs te aktīvās vielas tikušas iekšā. Man vismaz tādu sajūtu. Un tāpēc man viņš ir ikdienā līdzi uz darbu, nezinu, visās situācijās mugursomā stāv, teiksim, ir šie pūšamie, ir ūdens, ir skudrukoku miza, citreiz, jā, kā 500 arī ir līdzi. Tā kā es varētu teikt, ka man tāds nodrošinājums ir. Jā, paldies, jā. Un noteikti vēl arī no visiem šiem dabas produktiem, ko neaizmirstiet, kas ir bišu produkti, ko mēs varam izmantot ikdienā. Gan propolis, ja, gan visi ziedputekšņi, ziediņi, visi, kas ir no bitītēm, kas ir ņemts un pats arī medus, jo, ja nav pat kaut kā cita pie rokas, tad tādā pasiltā ūdentiņā 40 grādi izšķīdināt šo medus karot un izdzert. Tas būs gan enerģijai, ja, gan arī visu organisma labklājībai un labumam un arī pabaros un palīdzēs mūsu šūniņām visām un sevišķi ar imunitātei. Tā kā ņemat vien tālāk tiešām viss, kas jums ir, izvēlēties to savu komplektu, bet atcerieties to, ka bez nekā mēs nevaram iztikt, jo gaiss ir tāds, kā ir, ēdiens tur tāds, kāds viņš ir, un vienalga, lai kā mēs to gribētu, ir mums kaut kas papildus jāņem no tās dabas. Tāpēc ņemiet un noturiet organismā šo līdzsvaru, lai mums nebūtu pēc tam jācīnās ar ļoti lielām, tā kā saslimšanas un viņu sekām. Jā, lūdzu, Ģer. Jā, mums ir, kā latvieši, mēs esam bagāti ar to, ka mums ir dabā ļoti daudz, kas atrodams. Un es vēlētos Sandrai uzjautāt, teiksim, viņas skatījumus uz to, teiksim, dabas, tējas vai produkti, kas apceļiem varētu, palīdzēt, un ko mēs varētu ikdienā, teiksim, arī sev palīgā ņemt. No tējām atcerieties vienmēr to, ka pamatā tējas, kas palīdz organismam uzturēt veselību, ir rūgtās tējas, ja, un kā pirmo laikam attiecībā uz elpošanas ceļiem man tomēr gribas minēt pelašķus. Ja? Te var daudz, ko mēs varam kombinēt, ko klāt vēl pie pelašķiem. Ja? Ļoti patīkamu garšu tu rādīji, ja tev tur ar sarkano āboliņu bija uztaisīts kaut kāds, ja? Uzlējums vai kas viņš tur ir, ja? Vai izvilkums, ja? Kaut kāds. Lūk, pelašķi ir rūgti, liekam klāt sarkano āboliņu. Viņš dod mazliet saldenu garšu, bet arī ir pretiekaisuma, jā, līdzeklis. Tās pašas mīļās jaukās kumelītes, jā. Ja jūs viņas paņemat tīrā veidā, to tēju uzvārat, viņa jau nemaz nav salda, jā, viņa ļoti aromātiska. Ēteriskās eļļas daudz satur, bet salda viņa noteikti nav un ir pretiekaisuma. Mūsu liepziedu tēja, tikai ar to vajag ļoti uzmanīgi cevišķi maziem bērniem, jā. Bet arī brīnišķīgi pretiekaisuma tēja, kas arī nav salda, ļoti aromātiska. Tā ka, tās ir tās pirmās tējas.
Ir tādas ekstrēmākas vēl, jūs varat arī palasīt, ir ļoti brīnišķīgs sastāv doktorim Tereško tējas, ja? Brīnišķīgs dabas vielu ārsts, ja? Tur tai skaitā tas ir man iecienītā tēja, nelielos daudzumos gan, protams, tie ir vaivariņi, kas ir stipra tēja, bet viņa ir tieši ārstnieciska elpošanas ceļu saslimšanām. Jau ne tikai tādiem vīrusu iekaisumiem, bet arī dziļākām problēmām. Ļoti, ļoti labi palīdz. Ja? Tie, kaut vai daži tādi piemēri, ko izmantot var. Un droši nebaidīties. Jā, paldies. Paldies, es domāju, ka tas tiešām ir pieejams, mums katram tuvākā vai attālākā dārzā, ja, ko mēs ņemam tālākā. Man arī mēs vienmēr salasām tādus pušķus ar pelešķiem, un tad gan pašiem, gan citiem pietiek un sadāvinam. Jā, Lūdzu, ja varbūt tiešām tādu, teikšu tā, rezumē, nelatvisku vārdu. Kas tad ir tas svarīgākais? Tiešām tādu kopā, mēs varam grozīties kā gribam, bet no tiem, jāsaka, tiem pamatsoļiem mēs nekur neiztiksim, lai mēs saglabātu un noturētu šo līdzsvaru un šo veselību uzturētu. Saprotam, tātad vairākas tādas atziņas. Pirmkārt, jārūpējas par sevi gan ārīgi, gan arī iekšīgi. Un šeit sākās mūsu pašu izvēle, ko tad mēs ņemsim talkā. Ja, mēs varam ņemt talkā ļoti daudz dabiskus līdzekļus. Bet šie dabiskie līdzekļi, viņi spēj labāk strādāt, tad, kad mums ir organismā pietiekoši attīrīta vide, pietiekoši daudz ūdens, kad organisms ir gatavs viņus uzņemt. Ja, un tāpēc mēs ņemam talkā gan ikdienā, gan arī citos apstākļos, teiksim, sārmais ūdens, ja, kas ir viens no pamatiem, lai vispār veselība uzturētos. Tad šīs aktīvās dabas vielas, tas ir katram pēc izvēles un pēc iespējām. Ja mēs esam, piemēram, atzinuši tādus 3 vai 4 produktus, ja, tas, kas palīdz veidot gan šo sārmaino vidi, gan, teiksim, nomākt šīs baktērijas, vīrusus un sēnīšu darbību, ja tad organismā tas skudru koku mīze, vai tā ir lakricis sakni, vai arī citi produkti, tā ir jūsu izvēle, bet esam gatavi tam, kad rīkoties nekavējoties. Ja īsāk sakot, mums ir sava aptieciņa vienmēr līdzi. Tā kā dāmām ir, teiksim, lūpu krāsa līdzi, tā, teiksim, šajā laikā man ir līdzi, tie produkti, ja, tā skaitā, teiksim, 2 smīdzināmie, ja, teiksim, viens ir tējas koka eļļi, otrs ir propolis spirtā, ja, tad man ir līdzi ūdentiņš, ja, tad ir skudru koku miza un tā tālāk, bet tas ir mans variants, ko es iesaku arī, priekš sevis jums pašiem izstrādāt savai ģimenei, un tā lielākā gudrība ir jau to, ko mēs zinām, ja, nodot bērniem, lai arī tam bērnam līdzi ir, piemēram, kaut kas pūšams kaklā, ja, teiksim, tējas koka eļļa ar to ūdentiņu, es domāju, ka tas nav nekāds bīstamais produkts, un viņu tur grūti ir pārdozēt. Kaut vai tas mums ir līdzi. Un vienkārši ņemam talkā to, kas ir pie rokas, no dabas dots. Jā, paldies, Girts, un te jau redz ir tas, kad, galvenais ir tiešām pat nevis gaidīt, kad mēs ar kaut ko saslimstam un tad rīkoties, bet vienkārši regulāri rūpēties par savu veselību. Un tad arī mēs varam noturēt to līdzsvaru arī ikdienā. Visvieglāk mēs to sārmaino vidi varam uzturēt tieši ar to sārmaino ūdentiņu, jo ūdentiņš ir tas, kas ir par visu mūsu organismu, līdz ar to, ja ir sārmans, arī tas skābekļa aprite notiek daudz labāka. Ikviena šūniņa spēja uzņemt gan skābekli, gan arī visas barības vielas, gan arī attīrīties. Regulāri piedomājam pie tā, kad mums ir jātīra tas organisms, jo, nav mums tik ideāla pārtika un vispārējais. Tā kā viņš, lai kā mēs gribētu vai negribētu, viņš ir jātīra. Ir mums regulāri jāveic šie pretparazītiskās programmas, jo ļoti daudz mēs par to nepieskārāmies, bet arī elpošanas sistēmai ļoti kaitē šie parazītiņi, ja dažādi, kas visu tas attīstības ceļš iet caur elpošanas sistēmu. Un tas ir,
varētu teikt ļoti daudz piemērus, ja, jo sevišķi maziem bērniem, kad ir šīs problēmas mēnešiem ilgi ar elpošanas ceļiem un ir dotas neskaitāmas antibiotikas un nav palīdzējis, bet izrādās, ka tur ir pavisam cita problēma un te ir parazīti, kas ir vienkārši mums dabīgā un saudzīgā veidā no organisma jādabon ārā, jāizdzenas, teikšu tā vienkārši, ja, lai viņi atstāja to vidi, kas viņiem nepatīk. Nekad nedariet to ķīmiskā veidā, jo tad atkal mēs savam organismam izdaram kaitējumu gan mūsu visai filtrācijas sistēmai, kā ākniņai, kā nierītei, un atkal tiek traucēti visi apmaiņas procesi, visi notiekošie procesi organismā. Tā kā esiet gudri, esiet zinoši, meklējiet, skatāties, un kā jau Girds teica, un kā mēs te visi, kad izvēlaties savu komplektu, bet atcerieties to darīt regulāri, katru dienu, jo strādājam, skrienam, bet ja nav veselības, tad nav svarīga ne nauda, ne darbi, nekas, jo veselība tas ir pirmais, kas dod mums spēku, motivāciju, darīt visu ar prieku, ar smaidu un tādiem laimīgiem izbaudīt šo svētku laiku un skaisti sagaidīt svētkus. Ko es arī jums visiem novēlu. Paldies Girtam, paldies Evita un paldies Sandriņ, ka tu šodien biji kopā ar mums. Un visiem pārējiem mīļiem, ko redzu, Initiņ, paldies, ka tu esi šodien arī ar mums. Tu jau esi paspējusi nobaudīt nedaudz nobaudīt to, ka, bišķī darbojās, jā, bet gan jau ceļš vēl uz priekšu, vēl kaut kas vēl iepatiksies. Tā kā, lai jums ir skaists šis svētku gaidīšanas laiks, lai skaista advente, man ļoti gribētos, lai tāda ziema saglabātos ar mazu sniedziņu, ar mazu salu. Man tā ļoti patīk. Tā kā, lai viņš saglabājās līdz svētkiem un tiekamies atkal nākošu nedēļu. Paldies jums visiem! Uz tikšanos! Pateicībā!